un endometrija vēzis. Jā, ir mazliet izmainījušās šīs stadijas. Agrāk tika uzskatīt līdz 2009. Endometrija vēzis. Pirmā stadija bija 3 stadijas, 1A, 1B, 1C. Tagad pēc vecās klasifikācijas 1A, 1B apvienoja 1A. Agrāk tika uzskatīts, ka 1A ir tikai endometrija robežās. Tagad uzskata, ka visa 1A stadija ir puse līdz miometrijam. 50% invāzija miometrijā joprojām ir 1A. Šīm sievietēm ir ļoti laba prognoze. Īpaši audzējs ir augsti un vidēji diferencēts. Un ir pieļaujama totāla histerektomija, pirmais tips, vēl viņu sauc literatūrā ekstrafasciāla histerektomija, var neveikt pat limfadenektomiju. Tas ir pilnīgi adekvāta operācija. Savukārt, ja ir zemu diferencēts, tad ir jāveic paplašināta dzemdes ekstirpācija, ko es atradu šajā klasifikatorā, manipulāciju ar piedēkļiem kopā ar apusēju iliekālu limfadenektomiju. Ja pārējiem pie otrās stadijas, otrā stadija norāda, ka ir dzemdes kakla stromas invāzija ar audzēju audiem. Agrāk arī bija 2A, 2B, 2A bija pa cervikālā kanāla gļotāda, 2B cervikālā dzemdes kakla stroma. Tagad ir tikai, ja ir invāzija stromā dzemdes kaklā. Ja ir dzemdes kakls iesaistīts, ir jāārstē pacienta tā kā pie dzemdes kakla vēža. Jāveic parametrektomija, uz sāniem jāoperē. Un tas nozīmē, ka pie otrās stadijas pievienojas arī parametrektomija. Un ir divas atsevišķas histoloģijas, gaiššūnu un serozes adenokarcinomas, kas prasa īpašu uzmanību. Šīs ir ļoti augsta riska adenokarcinomas, tātad slimības recidīvam, tāpēc pat agrīnu stadiju gadījumā ir jāveic ļoti radikāla ķirurģija. Šīm sievietēm totāla histerektomija ar piedēkļiem. Tad klāt nāk deomentizācija, jo šis audzējs uzvedās līdzīgi tā kā olnīcu vēzis. Viņš diseminē pa peritonēliem apvalkiem, tāpēc arī deomentizācija, kā arī iegurņa un paraortāla limfadenektomija. Tas ir ārstēšanas standarts pie gaiššūnu un serozes adenokarcinomas. Staru terapija, adjuvanta staru terapija augsta recidīva riska gadījumā. Un arī šo adjuvanto staru terapiju pie endometrija vēžiem agrīnās stadijās varētu mazliet koriģēt. Tas, kas ir pierādīts lielākajā līdz šim veiktajā Portek pētījumā, kur dodot agrīnās stadijās, pirmajā stadijā, distances staru terapiju uz mazo iegurni, nemainās pacienšu dzīvildze. Tiek samazināts lokāli recidīvu risks, bet nemainās kopējā pacienšu dzīvildze. Savukārt, tajā situācijā, ja mēs esam izoperējuši pacienti, ja mēs esam iedevuši staru terapiju, un ja viņai ir recidīvs, mēs faktiski esam iztērējuši visus ieročus. Viņu ir grūti ārstēt, ķirurģiski ārstēt pēc staru terapijas grūti, fibroze, staru terapiju vairāk viņi saņemt nevar. Šajās situācijās, ko viņi rekomendē pētījuma autori, ka pirmajās stadijās, neatkarīgi no tā, ka ir augsts recidīvu risks, tiek veikta operācija un pacienti tiek uzmanīgi novēroti. Tad, ja ir recidīvs, mums ir lielisks iespējas, ko ārstēt. Mēs varam iedot staru terapiju uz iegurni visu, uz paraortālo zonu, ja kaut kas tur notiek, varam vēlreiz operēt. Tad pirmajā stadijā, A vai B stadija, neatkarīgi no invāzijas, pat zemu diferencēts, agresīvs audzējs, dažas klīnikas nedod staru terapiju. Un šādi izskatās, ikdienā varbūt neizdodas redzēt, kā tie limfmezgli, tie lielie asinsvadi, aortas bifurkācija, arterija iliaka communis, eksterna, interna, un tagad lieliem asinsvadiem lokalizējas visi šie presakrālie limfmezgli, un te aiziet paraortālie limfmezgli. Limfadenektomija būtu jāveic šajās situācijās līdz nieru asinsvadiem. Tas ir klasiski, kas būtu jādara. Atsevišķi autori rekomendē rezicēt arī gonodālos asinsvadus. Šeit tas ir arterio vārika dekstra un sinistra, bet šāds te būtu. Protams, tās ir laiku paģērošas operācijas.